Šonadēļ valdība apstiprināja likumprojektu par politisko partiju publisko finansējumu. Šis ir svarīgs lēmums, lai mainītu politisko vidi Latvijā un samazinātu partiju atkarību no oligarhiem un sponsoriem. Vienlaikus ar šo likumprojektu būtu jāpastiprina arī politisko partiju priekšvēlēšanu tēriņu kontrole. Jāatzīst, ka par šo jautājumu būs vēl gaidāmas smagas diskusijas Saeimā, jo ne visas koalīcijas partijas tam piekrīt. Šajās nedēļās fināla stadijā ieiet arī politiskās apvienības vienotība izveide. Un šodien es apmeklēju Pilsoniskās savienības kopsapulci, kurā šī partija lems par pievienošanos apvienībai vienotība, un nākošnedēļ līdzīgi jautājumu lems arī partija Jaunais laiks savā kopsapulcē. Apvienības izveide ir svarīga, lai konsolidētu demokrātiskos rietumu virzienā orientētos politiskos spēkus Latvijā un lai mazinātu politisko sadrumstalotību. Nākošnedēļ ir paredzēta arī Eiropadomes ārkārtas sēde, kurā tiks pārunāti Eiropas Savienības finanšu jautājumi. Ir vairākas Eiropas Savienības dalību valstis, kur finansiālā stabilitāte Eiropā izraisa bažas. Te pirmām kārtām varētu minēt Grieķiju un Īriju. Patīkami, ka Latvija vairs nav šajā negatīvajā sarakstā. Tieši otrādi Eiropas komisija ir izdevusi ziņojumu, kurā pozitīvi novērtēja Latvijas progresu finanšu sistēmas stabilizācijā. Un šonadēļ arī Ekonomikas un finanšu komiteja apstiprināja Latvijas papildu saprašanās memorandu ar Eiropas kopienu.